Kā jau raidījuma sākumā minējām, šodien ir Starptautiskā ģimeņu diena, un bieži vien ģimeni mēs nevaram iedomāties bez četrkājaina drauga. Šodien ciemos studijā esam aicinājuši suņu audzētavas Fantastic Dog līdzīpašnieku Andri Puriņu. Andri, kādas sugas suņus jūs audzējat jūsu suņu audzētavā? Audzētavā angļu buldogus. Tāds diezgan draudīgs nosaukums, bet cik es zinu, tad viņš nemaz neatbilst viņu raksturam. Principā jā, jo vecais angļu buldogs, ar kuru asociējās vēršu cīņas, viņš ir pārtaisīts gandrīz līdz nepazīšanai, gan no āras, gan no iekšas. Vienīgais, kas palīdz, tas ir spītība, un tā rakstura stingrība viņam ir. Bet ir pielīdz klāt šausmīgi pozitīvais attieksme pret cilvēku. Tas nozīmē, ka angļu buldogs nebūtu piemērots kā sarksuns, bet tieši kā ģimenes draugs. Pārsvarā jā, jo sarks nosacīti, trokšņus atcelt jā, bet kā nopietnas sarksuns, kurš var arī aizsargāt, signalizācija jā, sarksuns ar darba funkcijām diez vai. Kā ģimenes mīlulis vai loceklis, protams. Vai ir kādas sarežģītības audzinot tieši šīs sugas kucēnus, teiksim, ja, un vispār uzturot šos suņus pēc tam? Vienīgais, uz ko jāpievērš uzmanību, karstums. Bet tas ir visi, kuriem ir īsie purniņi. Visi buldogi, angļi, franči, bostoni, pat rotvēleriem daudziem ir problēmas. Tiem, kuriem ir īsāks purns, vasarā ar karstumu. Kāpēc svarīgi būtu suni iegādāties tieši suņa audzētavā, nevis kaut kur caur sludinājumiem vai draugiem? Kas ir tās īpašības, kas vai pasargās, vai tās lietas, kas tiek garantētas? Jebkura sevi cienoša suņa audzētava atbild par savas produkcijas, kvalitāti. Plusā vienmēr ir iespēja griezties pie audzētāja ar jautājumiem. Mēs visiem pircējiem sakam, visstulbākais jautājums ir neuzdotais. Jums liekas, ka tas ir sīkums, īstenībā tur var būt liela problēma. Tāpēc zvaniet 11, 12, ja ir problēma un liekas, ka kaut kas nav kārtībā, zvaniet. Tas ir viens no galvenajiem, ka ir no kā paprasīt atbildību. Jo, ja jūs paņemat pēc sludinājuma, jūs pēc 2 stundām piezvanat, telefons ir atslēgts. Kur cilvēku meklēt? Tad, principā, tā nauda, kas tiek samaksāta, viņai tiek arī dota kaut kāda garantija. Jā, protams, jo tas ir tāpat kā pirkt normālu, pietiekoši dārgu preci, jo, labas kvalitātes preci, dotajā gadījumā mēs runājam par suņiem, tā arī ir preci. Viņa maksā pietiekoši dārgi, un lielākoties tomēr viņus pērk, mašīnu jūs arī pirksiet, vēlams pirksiet no cilvēka, kur pēc tam var kaut ko paprasīt, jeb elektrotehniku, kur apmēram varētu salīdzināt ar sunu vienā cenā. Sakiet, kā ir ar angļu buldogu uzturēšanu? Vai tās izmaksas ir lielas vai nav lielas? Jo es pieļauju, ka tagad cilvēki rēķina, cik viņiem nāksies iztērēt arī turpmāk, teiksim, suņu uzturēšanai. Jebkura suņa, apmēram vienāda lieluma. Suņus galvenokārt ņem pēc svara, nevis pēc auguma, bet pēc svara. Apmēram ir vienādas izmaksas, tāpēc, vajadzētu rēķināties, ka tas ir tāds, anglis ir, ap 30 kilogramiem, kucītis mazāk, suņu vairāk. Apmēram uz to vajadzētu rēķināties, ka izmaksas būs apmēram tādas pašas kā visiem, vidēji izmēra suņiem. Nekādas īpašas vēlmes tur attiecībā uz ēdināšanu, uz barību nav nekas tāds. Ir? Anglis gandrīz visu mūžu ir jātur uz diētu, jo mums šausmīgi viss ir labumā. Mēs varam ēst un ēst. Viena no īpašībām, kas ir anglis, ļoti daudz angļu buldogu ir pusmūžu jātur uz dietas. Tad, ja jums ir jautājumi vai vēlme apskatīt angļu buldogus, vai brauciet pie mums pa tiešo uz māju, Alsungas 22, vai arī vēl labāk būtu pa priekšu apmeklēt mājaslapu buldogs.lv.